Jā, labdien! Es esmu Anīta Zaļuma, es esmu tieši specializējusies vibrāciju medicīnā. Un ar vibrācijām un ar infraskaņu var cilvēku gan dziedināt, gan nogalināt. Un to jau arī teica viduslaiku šveiciešu ārsts Paracelsus. Viss ir inde un viss ir zāles, viss ir atkarīgs no tā daudzuma. Par pašreizējo situāciju Vācijā mums viņi tiešām ir daudz šie ģeneratori un šie visi pētījumi, ko jūs pašreiz dzirdat, mēs viņus izbaudam reāli uz savas ādas. Ir ļoti daudz intervijas ar cilvēkiem, kas ir spiesti dzīvot vēja ģeneratoru tūmā. Un šeit es arī savā prezentācijā pieskaršos mazliet, ko tad viņi sajūt. Tātad jau Alberts Einsteins savā laikā ir teicis, ka viss ir enerģija. Un ja mēs gribam izprast visumu, mums ir jādomā par enerģiju, frekvenci un vibrācijām. Viss, kas mums ir apkārt, sastāv no vibrācijām, jeb frekvencēm. Un atrodas enerģijas laukā, kas ieskauj un caurstrāvo visu. Viss ir savstarpēji saistīts un viss ir enerģija. Tad vienkāršot tā veidā šo enerģijas lauku mēs varam iztēloties kā ūdeni, kas ieskauj zivis. Tas ir visur un savieno visus ar visiem. Ūdens gan neiekļūst zivīs, bet tomēr šis salīdzinājums palīdz labāk izprast visumu un enerģijas vibrācijas. Katram esošajam objektam ir sava dabiska vibrācija, ko tas visu laiku izstaro. Un nav nozīmes tam, vai tas ir radies dabiskā ceļā, vai arī to esam radījuši mēs cilvēki. Viss vibrē dažādos frekvenču diapazonos. Dažas jomas mums ir uztveramas un izmērāmas, bet citas mēs ar savām tehnoloģijām nespējam uztvert un izmērīt, bet tas nenozīmē, ka tās neeksistē un neiedarbojas uz mums. Tātad ir pierādīts, ka cilvēka ķermenis atrodas nepārtrauktā vibrācijā. Atomiem, molekulām, šūnām, audiem, orgāniem piemītiem raksturīgā vibrācija frekvence. Un veselā ķermenī sadarbības starp visu līmeņu sistēmām no šūnām līdz orgāniem atrodas līdzsvarā. Tā ir harmoniska. Tātad stresa, vīrusu, baktēriju, kaitīgo ārējo faktoru rezultātā, iedarbības rezultātā, un šeit ir zem frekvenču vēja ģeneratori. Cilvēku organisma enerģijas bioloģiskās rezonanses sistēmas līdzsvars tiek izjaukts, izraisot imunitātes pazemināšanos un saslimšanas. Sevišķi bīstama infraskaņa ir tā, ko rada vēja ģeneratori, un to nevar salīdzināt ar citu avotu izraisīto infraskaņu, jo šī infraskaņa ir pulsējoša. Un šo te pulsāciju rada tieši šī vēja ģeneratoru spārnu griešanās ap savu asi, jeb mastu. Infraskaņai ir liela viļņu garumi un liela vibrācija amplitūda, kas ļauj tai negatīvi ietekmēt cilvēku lielos attālumos. Un šeit man arī būs pat līdz 90 kilometriem var testa stacijās izmērīt infraskaņas izplatību. Tad ir liela attālumi, liela vibrācija amplitūda, un tā infraskaņa iet cauri visiem šķēršļiem un iespiež cilvēku ķermenī. Kaitīgā infraskaņas ietekme uz cilvēku ievērojami pastiprinās, ja infraskaņas vibrācija frekvence sakrīt ar cilvēku orgānu dabisko frekvenci, kas savukārt izraisa cilvēku iekšēju orgānu darbības traucējumus, bojājumus, pārāvumus. Un bija arī intervija ar jaunu ģimeni, kas dzīvo vēja ģeneratoru tuvumā, un tās sajūtas ir tādas, ka viņiem ir sajūta, ka viņus griež kā ar nazi, tad to izraisa šī pulsējošā infraskaņa. Cilvēks nevar saprast, kas ar viņu notiek, jo infraskaņa nav dzirdama, bet viņi pārņem tādu baiļu un briesmu sajūtu. Cilvēki ar slēpjas pagrabos meklē drošības sajūtu. Ar pietiekami spēcīgu infraskaņas ietekmi cilvēku organismā sāk plīst iekšēji orgāni, kapilāri, asinsvadi. 7 līdz 13 Hz diapazonā atskan dabīgais baiļu vilnis, ko izstaro taifūni, zemestrīces, vulkāna izvirdumi, un kas mudina visu dzīvo radību pamest dabas katastrofas epicentrus. Ar infraskaņas palīdzību cilvēku var viegli novest līdz pašnāvībai. Visbīstamākā frekvence ir amplitūdā no 6 līdz 9 Hz. Būtiski psihiski traucējumi rodas 7 Hz frekvencē, kas atbilst galvas smadzeņu dabiskiem alfa ritmam,
Un jebkurš garīgs darbs šajā gadījumā kļūst neiespējams, jo cilvēkam ir sajūta, ka galva tūlīt sadalīsies daudzos mazos gabaliņos. Zemes intensitātes infraskaņa izraisa sliktu dušu un troksni ausīs, redzes traucējumus, neapzinātu baiļu sajūtu. Vidējas intensitātes infraskaņa ietekmē gramošanas orgānus un smadzenes, izraisot paralīzi, vispārēju nespēku, arī aklumu. Elastīga, spēcīga infraskaņa var ietekmēt un pilnībā apstādināt sirdsdarbību. Infraskaņas akustiskās vibrācijas zem 10 herciem izraisa rezonanci cilvēku iekšējos orgānos, sirdī, plaušās, kuņģī, zarnu traktā, galvas smadzenēs un citos orgānos. Ilgstoša infraskaņas vibrāciju iedarbība 4 līdz 10 hercu frekvenču diapazonā izraisa hroniskus kuņģu un zarnu trakta slimības, hroniskus gastrītus, kolītus. Ja cilvēks tiek pakļauts paaugstināt līmeņa infraskaņai, rodas, ja novēro elpošanas grūtības, ko izraisa rezonējošās vibrācijas krūtīs. Ir arī termoregulācijas traucējumi, kas izpaužas kā drebuļi, redzes traucējumi, dažādas veģetatīvas reakcijas, un citi simptomi. Tālāk cilvēku mēs varam apskatīt gan no ezotēriskā skata punkta ar 7 pamatčakru sistēmu, kur katrai čakrai ir savu rezonanses sistēma, gan kā mehānisku sistēmu, kur katrai apakšsistēmai arī ir savu rezonanses frekvenci. Un pēc tam apakšsistēma iedarbība ir atkarīga no pozas, vai sēdus, guļus, stāvus. Plecu zonā dabīgā frekvence ir 4,5 Hz, vēdera lejas daļā 4,8 Hz, un ja cilvēks apguļas gultā, kur vibrē vēja ģeneratoru izraisītajās zemajās frekvencēs, pašas turbīnas konstrukcija frekvencēs, tad rodas rezonances cilvēku iekšējos orgānos un cilvēku ķermenis sāk vibrēt, kas savukārt, lai pārtrauktu šīs vibrācijas, cilvēkam ir jāsasprindzīt muskuļi, kas savukārt atkal neveicina miegu. Šādā veidā iedarbojas infraskaņa un šī vēja ģeneratoru konstrukcija radītās vibrācijas. Tad viņas kumulējās un tad rada arī būtiskas veselības problēmas. Tālāk varam šo te video, vai kā viņš? Jā, šeit meitene parāda, kas notiek tad, kad mēs ejam dabā un apskaujam koku. Tad viņa mīnus elektrodu ieliek zemē, un plus viņa tur rokā. Tad ejot dabā, šī kā daba mūs dziedina. Jā, tad mīnus ieliek zemē, plus tad aparātiņš, plus viņa paņem rokās. Un pieskaroties rokam, var redzēt, kad, jā, pašreiz viņa nav pieskārsies. Jā, tā tad ir 0,03. Un pieskaroties kokam, mūsu vibrācijas paaugstinās. Tad mēs topam dziedināti, jā, tad 15, jā, tad iet uz augšu. Tas notiek kad mēs ejam dabā, jā, mēs arī paši jūtam, jā, kas notiek tad, kad mēs ejam dabā. Mūsu vibrācijas paaugstinās un mēs topam dziedināt. Tad meitene arī stāsta, ka ja mēs vismaz 10 minūtes esam bijuši dabā, gājuši basām kājām, apskāvuši koku vai vienkārši gulējuši zemē, rodas arī pozitīvas izmaiņas mūsu asinsainā. Tad mēs topam dziedināti. Šīs te dabas dziedniecības metodas savā praksē ir arī izmantojis amerikāņu ārsta vibrāciju medicīnas pamatlicējs Ričards Gerbers. Un saceļot Latvijā šos te monstrus, mēs praktiski paliekam bez iespējas dziedināties dabā. Un tas ir tas arī tas sāpīgākais, ja, kad es tam arī visam esmu izgājis cauri un zinu, ko tas nozīmē. Ja. Dzīvojot Vācijā, bet šajā te visā stresā pie tiem zemtiem ģeneratoriem un atbraucot uz Latviju, kur pašreiz nav neviens ģenerators. Ja. Cik super ir sajūta šis te klusums, ja, un miers, un šis dabas dziedinošais spēks. Tālāk vēja ģeneratoru radītāja infraskaņa. Tad šis ir tas, ko es arī stāstīju, ja, tad vēja, šī infraskaņa, viņi iet cauri visiem šķēršļiem,
mājas sienām un iespiež cilvēku ķermenī. Šajā gadījumā viņa tad ir izmērīta 90 km no paša vēja ģeneratora. Un ko atzīst doktora Dagmāra Šmukere, kas ir tieši specializējusies uz kaitīgu ārējo faktoru ietekmu uz cilvēku veselību, ka viņi arī saka, ka sevišķi attiecībā uz vēja ģeneratoriem ir politiski nevēlama atzīt infraskaņas izplatību un to iedarbību arī uz cilvēka veselību. Tad praktiski arī viss tas mans pētījumu pamats nāk arī no Vācijas, jo mēs to izpaudam uz savu sādes, ko tas īsti nozīmē. Nu, tāds apkopojums, tad vēja ģeneratora radītā infraskaņa, vibroakustiskais troksnis, vibrācijas pie vēja ģeneratora augstuma līdz 129 metriem. Ja? Tātad atkarībā no vēja ģeneratora skaita un augstuma, tad izplatās līdz 90 km no infraskaņas radītā avota. Infraskaņa iet cauri mājas sienām, iespiež cilvēku organismam, iet cauri visiem šķēršļiem. Sevišķi jūtīgi ir zīdaiņi, grūtniecis, mazi bērni cilvēku gados. Un zemās frekvences īpaši spēcīgs ir telpās, mājās, šis ir rezonants, jeb atbalsta efekts. Ir jāveic arī šie infraskaņas mērījumi guļamistabās, bērnu istabās, atpūtas telpās, sevišķi naktī miera stundās, no 10:00 vakarā līdz 6:00 rītā. Nu, un šis vibroakustiskais troksnis izplatās 5-10 km attālumā no vēja parka, un sevišķi arī šis zemu frekvenču troksnis ir dzirdams nakts laikā, kad pazūd fona trokšņi, brīvdienās un arī sevišķi augstās ziemas naktīs, agrās rīta stundās. Tad šeit arī attēls vēl, tas arī tad ļoti būtiski, kad cilvēkiem novēro šos reiboņus, jeb vertīgos sindromu. Pie vēja ģeneratora augstums 129 līdz 129 metri, tad mums grib uzcelt līdz 300. Tālāk doktore Dagmāra Šmukere, viņa ir apkopojusi, viņa ir arī ģimenes ārste, viņa apkopojusi, kādas sūdzības ir sākuma posmā dzīvojot pie vēja ģeneratora. Tad tie ir miega traucējumi, reiboņi, koncentrēšanās traucējumi, redzes traucējumi, galvas sāpes, cilvēks jūtas nevesels, ir troksnis ausīs, slikta dūša, spiediens sajūta ausīs, nedrošības sajūta, bailes, depresija, var novērot izmaiņas jau elektroencefalogrammā. Nu, un vēlīnās sūdzības ir ļoti skaistas, tad elpas trūkums, paaugstināts asinsspiediens, skābekļa trūkums, asinsrites traucējumi, sūdzības par smagumu sajūtu kājās, sirds ritma traucējumi, elpas trūkums pie slodzes, būtiski psiholoģiski traucējumi ar paaugstinātu agresivitāti, depresija, sociālā izolēšanās, epilepsijas lēkmes, plaušu asiņošana, insulti, miega apnoja, tas, kad miega apstājas elpošana uz 10 sekundēm un ilgāk, kardiomiopātijas, perikarda hipertrofija, autoimūnās saslimšanas, kā piemēram sarkanā vilkēde, vairogdziedzera disfunkcijas, sirds vārstuļu sabiezējums, paaugstināt trombocīta agregācija, plaušu fibrozi, karcinomi, tie ļaundabīgi audzēji, sevišķi plaušu karcinoms, un virsnieru dziedzera darbības traucējumi, paaugstinās adrenalīnu un kortizola izdalīšanās asinīs. Nu, šeit tāds arī uzskatāms piemērs, tad perikards, tā ir sirds somiņa un infraskaņas ietekmē sabiezinās šī sirds somiņa. Un otrā, tad arī asinsvadu sieniņa sabiezējums, tad praktiski traucēt asinsriti. To rada šī infraskaņa, paaugstinās kolagēna līmenis, kas izraisa šo sabiezējumu un bez iekaisuma pazīmēm. Tad autopsijās var redzēt šīs izmaiņas, kad to dara infraskaņa. Tālāk doktora Ņina Pierpont no ASV, tad viņa bija viena no pirmajiem, kas arī veica pētījumu. Arī pie 129 metru augstām turbīnām viņa apkopo 10 ģimenes, kopā 38 cilvēku vecumā no zīdaiņa vecuma līdz 75 gadu vecumam. Un praktiski visas šīs ģimenes saslima tik ļoti, ka viņi pameta savas dzimtās mājas. Tad vienkārši aizslēdz durvis un aizgāja prom, jo viņi nespēja tur dzīvot. Tad 2 km radiusā vēja turbīna augstums 129 metri. Tad vienmēr ir jāņem vērā augstums un skaits, cik daudz un cik lielas augsti vēja ģeneratori. Tad, bēdīgi.
Nu, tālāk secinām, ja, tad vēja ģeneratori rada cilvēku dzīvošanai kaitīgu vidi, radot frekvences, vibrācijas un vibroakustiskās vibrācijas. Vēja ģeneratori cilvēkiem izsauc būtiskas veselības problēmas, kas rezultējas ar cilvēku pāragru bojāju, un vēja ģeneratori apkārtnē cilvēki ir spiesti pamest savus dzimtās mājas. Tas tiešām ir fakts, un arī tur tā jaunā ģimene, ar kur bija intervija, viņi ir nopirkuši māju. Sākums ir tieši tikpat rožains, kā mums tagad grib stāstīt, ja, kad tur vispār nekas ne uz ko neiedarbojās, ir sevišķi uz cilvēku veselību, varbūt tur kādu sikspārni. Mēs to šajā 10 gadu laikā esam izbaudījuši, un arī mūsu pašreizējais kanclers Friedrichs Merz arī saka, ka vēja ģeneratori tas ir tikai pārejas posms, jo, un kad tam viņš plāno domā, ka būs cits elektroenerģijas iegūs veids, un viņš arī atzīst to, ka vēja ģeneratori ir neglīti, viņi bojās skatu, un tā kā Vācija arī būs pārmaiņas, un šos te monstrus jauks nost, un vairāk tā kā sliecās uz kodolu enerģiju. Ierosinājumi tātad vēja parku attīstītājiem, aizstāvjiem, ekspertiem vismaz gadu, bet vēlamais ir 10 gadi nodzīvot vēja parku tūmā un tad dot savu vērtējumu, ka tas neietekmē cilvēku veselību. Mani jautājumi ir, kā un kas mēru nosaka vēja ģeneratoru radīto infraskaņu un vibroakustiskās vibrācijas, tās izplatīšanās attālumu un jaudu pie plānotajiem līdz 300 metru augstiem vēja ģeneratoriem tieši Latvijā, jo mēs nevaram paņemt Dāniju, un tagad tieši tāpat būs arī Latvijā. Kā un kas nosaka pieļaujamās normas Latvijā? Infraskaņas, vibroakustiskās vibrācijas un gaismas piesārņojumu. Tad arī ir jāņem vērā tas, ka šīs vibroakustiskās vibrācijas arī izplatās, jāņem vērā vietējais reliefs, kalnainos apvidos viņi izplatās tālāk, arī zemes sastāvs, smilšaina augsne, mālaina augsne, tur viss tātad šī te individuālā pieeja ir jābūt. Tad kā un kas nosaka pieļaujamo trokšņa slieksni mājās, ēkās, sevišķi guļamistabās, bērnu istabās un atpūtas telpās Latvijā, nevis kaut kur Vācijā vai Dānijā. Un kāpēc paši šie te vēja projekta virzītāji negrib dzīvot vēja parku tūmā, ja viņi negrib atzīt vēja ģeneratoru kaitīgo ietekmu uz cilvēku veselību un visu dzīvo dabu? Tad tur bija tieši arī tas tikšanās Zirņos, kur es arī uzdevu jautājumu, un Oskars Beikuls godīgi pateica, viņš negribētu dzīvot vēja parku tūmā un arī neizskatīt iespēju iegādāties īpašumu. Kāpēc mums tur ir jādzīvo? Ja? Tā atsauces, mums latviešiem jau no paudžu paudzēs, mums tā ir tradīcija, ka mums ir svētas mūsu lauku viensētas, kur esam harmonijā ar dabu, ar dzīvniekiem, un kur atgūstam veselību, mieru no trokšņainā ikdienas ritma pilsētās. Tāpēc mans aicinājums tiešām saglabāsim savu tēvzemi tīru un brīvu. Un es godīgi saku, es no savas pieredzes zinu, ko tas nozīmē. Ja? Dzīvot, mums tagad arī nesen uzcēla netālu arī no, kur mēs dzīvojam, nav patīkami. Jā. Labi, paldies! Sirsnīgs paldies, Sanita Zaļuma. Paldies, ka mēroji šo garo ceļu pie mums, lai prezentētu. Paldies!